Kaut kas vilinošs ir tādā iznīcībā. Tas ir grezni, tas ir šiki, kā izšaut šampanietu un apliet ar to kādu jaunās drēbes. Mēs parasti tā knapinamies, ka reizēm tomēr vajag būt izšķērdīgam. Taču mūsu stāsts sākas ar taupību un knapināšanos, nevis izšķērdību. Kad cilvēks sāk domāt ar maku, nevis ar galvu, tad viņš grib nopirkt pēc iespējas jaunāku auto par smieklīgu cenu. Parasti tas beidzas ar to, ka viņš nopērk smieklīgu auto. Piemēram, tādu, kurš ir cietis avārijā un pēc tam sametināts kopā no vairākiem braucamajiem. Ja svarīgs ir gads, nevis drošība vai kvalitāte, tad tas ir pat izdevīgi. Sametināt vienu auto no vairākiem ir diezgan darbietilpīgs process, bet ja to dara steigā un pavirši, var dabūt gatavu diezgan lēti. Problēma rodas tikai tam, kurš to auto pēc tam nopērk. Bet, kā runā praktiķi, šādu no gabaliem sametinātu auto esot diezgan daudz. Tik daudz, ka par šo problēmu ir vērts runāt un ir pat vērts šādu salāpītu auto aizvest uz Vāciju uz ADAC testiem. Ņemot vērā tur, ka šie materiāli tagad ir leģētie materiāli, tad arī šo materiālu metināšanai ir speciāls prasības. Nevar vairs kādreiz mēs to darījām, paņemt to gāzes metināšanu, to saucam autogēnu, ņemt un metināt. Tas ir pilnīgi izslēgts šī gadījumā pie leģētiem materiāliem, ja mēs nespējam nodrošināt kvalitāti. Tālāk pielietojot šo saucamo tos pusautomātus, kā tautā sauc MIG, ja, arī tur ir nepieciešama attiecīgā gāze, neitrālā, kas ir, un arī stieples, un arī režīmi. Tātad tikai tad var dabūt šo stiprību. Lietuvieti, kurš ir ar mieru izdarīt to pašu, ko viņš dara katru dienu, nebija grūti pierunāt. Aļģerts dabūja 15 gadus vecu BMW, nozāģēja visu priekšu, pārzāģēja garantijas, iezāģēja jumta statnē, un tad atkal to visu salika kopā, piekrāsoja, un auto bija gatavs, lai kopā ar Top Gear dotos atpakaļ uz dzimteni. Bet vācieši gan nebija tik atsaucīgi. Nebūtu pārspīlēt teikt, ka viņi bija mēmi, kad ieraudzīja šo mūsu skopumu dzemdēto auto. Bet tad notika brīnums. Skopi kļuva arī vācieši. Viņiem tak tas klucis, kurā jāieskrien, arī naudu maksā. Tās lelles, kas jāliek mašīnā, arī nav par brīvu. Bet rezultāts viņuprāt bija tik paredzams, ka viņiem kļuva žēl ķēzīt materiālus, lai pierādītu acīm redzamam. Tā nu vācieši nokaulē līdz tam, ka samedinātajā auto tika ievietot paši lētākie un primitīvākie testu leļļi. Lai pierādītu, ka šoferīs pēc avārijas ir beigts, tak pietiek ar pašu prastāko rekvizītu. Nu, skopuļi, aiziet sienā! Babā! Un viss! Šķembas un drāzas pieplok pie zemes un esam zaudējuši kaudzi materiālās pasaules vērtību. Vai esam guvuši vietā līdzvērtīgas garīgās atziņas? When we see the first impression was, of course, that if you will not have a working system for the restraints, so pretensioner and airbag, this is causing a huge risk for the occupants. So you can directly hit the steering column, the steering wheel, and this would cause severe injuries, especially in the area of the chest and the head. And what we have seen here in this car is just a weakness of the A-pillar structure. The car itself is not that best performer, to be honest. We have seen this in Euro NCAP also. But with this repair, we can see that there was a completely failure of the A-pillar, which is then causing a failure of the completely vehicle structure. So the survival room of the passengers quite reduced a lot. Especially the knee impact area and the chest area would be quite critical in this case. And also the head impact on the steering wheel is quite obvious without any airbag. Lai iztērēto resursu atdeve būtu vislielākā iespējamā, sasistais auto tika atvests atpakaļ uz Rīgu un piedalījās preses konferencē, kur Ceļu satiksmes drošības direkcija aktualizēja šo satiksmes drošības problēmu. Pēc smagām avārijām nekvalitatīvi restaurēta auto. Līdz šim par to neviens nebija runājis, bet tagad aizdomāsies.
Tātad varētu cerēt, ka vācieši nebūs to kluci par velti iznīcinājuši un Top Gear nebūs par velti to auto sadauzījis. Paldies Top Gearam par to, ka viņš deva atkal grūdienu tādu, ka par šo problēmu ir jāsāk domāt. Es gribu pateikt tā, ka tā lielā bilde jau visiem mums bija skaidra, ka tādām mašīnām braukt nevar, ka viņas vajadzētu noņemt no dalības ceļa satiksmē, bet, kā saka, tā lielā bilde bija it kā skaidra, bet vēl neslēpjās detaļās. Un tātad, lai šīs detaļas atrisinātu, izdomātu, ko kā, ir nodibināta darba grupa, kur piedalās valsts policija, ko neko nevar izdarīt, mūsu darbinieki, satiksmes ministrija, apdrošinātāji un autotirgotāju asociācija. Un katrā ziņā tātad ir jāsāk domāt no tā mirkļa, kad automašīna ir avarējusi. Es domāju, ka ļoti jārunā ar apdrošinātājiem, kur pašlaik ir mazliet tā kā pretī šai mūsu ieteiktai kārtībai. Viņi saka, ka viņiem izmaksas palielināsies, jo būs tur ģeometrija papildu jāveic vai kaut kas, par ko viņiem būs jāmaksā. Ja? Bet cilvēku dzīvība, kas notiek, ja šāda mašīna sadalās, domāju, ieguvums būs 100 reizes lielāks nekā varbūt tie 100 lati par to ģeometrijas veikšanu, piemēram. Kas to būtu domājis, bet izrādās, ka mums jau ir bēdīga pieredze ar pēc avārijām salāpītiem auto. Kamaniņu braucējs Juris Šits dalījās savā smagajā pieredzē par iekļūšanu avārijā ar šādu 2-1 automobīli. Tas bija jau laikam vairāk kā 2,5 gadus atpakaļ. Tās mašīnas kā mainās un iet, bet tas sapnis bija par to BMW. Nezinu, kāpēc ieciklējies, patīk BMW. Atrada komplektāciju tādu, kā gribēja, visu krāsu. Sēžu, vajag mašīnu. Saka, pagaidi, atbrauks tur cilvēki, kas bija BMW centrā strādāja. Viņi saka, pagaidīs 2 dienas, pārbaudīsim to mašīnu, to varēs nopirkt. Nav pirmais un pēdējais BMW. Protams, nakts negulēt, no rīta aizskrien, naudu samaksā. Nauda nebija pat arī savādāk kā citas, vai mazākas vai lielākas summa bija adekvāta tajā laikā tirgus vērtībai. Iegādājos savu mašīnu, laimīgs braucis mājā, jūt visādas sīkumiņas. Mašīnu nopirku, lai gan te ir leišu variants. Es nopirku Latvijā, bet arī ar leišu papīriem. Tātad viņi bija nākusi no Lietuvas. Un ko aizbraucu mājā, viznos jūtu kaut kā mašīna, ne tā uzvedās, domāju, sīkumi ir detaļas, kas jānomaina, tur apakšā kadenē saucamajā nomainīja visas lietas un pabrauc, un sieva brauc. Viņa saka, es to mašīnu nebraukšu, jo viņi neturās uz ceļa. Es saku, tas droši vien diskiem BMW, nebija bijis tāda mašīna. Un tad uznāca pirmais lietus un saku planieris risēs un iebrauc. Kā pašam liekas, ka reakcijas laiks un tā ātruma izjūta ir diezgan spēcīga, bet kaut kā pēc treniņa bija noguris, brauc mājās un jūt mašīnai sanes aizmuguri, kā mēģināja taisnot, bet nākušā skadrs jau bija Rīts Gaļezers. Diezgan bēdīgi. No sākuma vēl nezināja, kas ir, bet tad ārsts teica, ka diez vai normāli kādreiz staigāsi, tur tās komplikācijas var būt diezgan lielas. Labi, tagad mēs esam sabaidīti ar mašīnām Frankensteiniem. Labi, mēs tagad ticam, ka tas ir sasodīti bīstami, bet ko mums darīt, ja jāpērk lietots auto? Kā izvairīties no šādas nelaimes? Vienīgie, kas tiešām spēj izķert un apzināt sasistus auto, ir ceļu policija un apdrošinātāji. Tātad informācija būtu jānāk no viņiem. Tālāk, kādam visa tā lieta būtu jākontrolē un jāinformē sabiedrība. Kas to darīs un kā, mēs vēl nezinām. Bet ir skaidrs, ka tas ir jādara, un pēc šī sasistā BMW process ir sakustējies. Tad varam arī nomierināt skopos vāciešus, ka testa lēles un kluces nav gājis bojā bezjēdzīgi.